Sveiki, praktiskie latvieši! Nu ko, ķīnieši radījuši radioaktīvo bateriju, un es nebiju domājis par to taisīt nekādu video, bet man šis te posts par Ķīnā radīto radioaktīvo bateriju atnāca vairākas reizes pie manis, un es skatos, ka lielie mēdī ir nopublicējuši informāciju. Nu tad es dažos vārdos pastāstīšu, cik šī baterija ir daudzsološa, cik tas ir labs produkts radīts, un kam šī baterija varētu noderēt. Tātad, izpētot baterijas specifikāciju, baterija ražo 3 voltus. Respektīvi, tas ir mērījums, ko viņi var uzrādīt, kas izskatās vēl relatīvi skaisti. Jums telefons strādā no 4 kaut kādi volti. Bet kas vēl ir viens parametrs, kas ir ar mazākiem burtiņiem apakšā atrodams, 100 mikrovati. Cik ir 100 mikrovati? Tā ir viena 10.000 daļa no vata. Un, ja jūs paskatāties, teiksim, teikanai, ja jums vajag 1600 vatus, lai uzvārītu ūdeni, ja LED lampiņai vajadzēs kaut kādus 6-8 vatus, tad tā ir apmēram 100.000 reizes pa maz. Un, ja jūs iztēlojaties, ka 100.000 baterijas šādas jums vajadzētu, lai degtu viena LED lampiņa, nu, teiksim tā, pilnīgs apsmiekls. Neticat šīm ziņām, nekāda revolūcija tur nebūs, un tas viss process ir principā ļoti veca tehnoloģija, kas ir jau zināma kaut kādos pagājušā gadsimta 40. gados. Ideja vienkārši, mēs paņemam radioaktīvu elementu, kuram nāk ārā tātad elektroni, un pretī mēs noliekam idejiski saules panelīti. Un tad, kad viņš bombardē ar šiem elektroniem saules paneli, tur rodās neliels lādiņš, bet jums stipri vairāk elektrība nāks tad, ja jūs to saules paneli pagriezīsiet pret mēnesi naktī nekā no šī te radioaktīva elementiņa. Šādu bateriju var uztaisīt mājās, jebkurš, pat nevajag saules paneli, tur pietiek ar diodīti vienu, gaismas diodi. Paņemam, izārdam prātīgi vienu dūmu detektoru. Mēs tur varam atrast radioaktīvu elementu 241. Neatceros kurš, no tam nav nekāda liela nozīme. Tur var paņemt dažādus, noliek pretī gaismas diodi, un viņš nedaudz ģenerēs elektrību, bet tas nav nekāds izlieciens tehnoloģiski, un visi šie te projekti, viņi tāpat tās apmirs, jo viņiem nav pielietojuma elektrība. Tur ir stipri pa maz. Labi, lai jums visiem saulaina diena. Čau!